Marica Plus ir 2006. gada augustā dibināts izglītības centrs ar mērķi sniegt kvalitatīvu interešu izglītību jauniešiem un pieaugušajiem, izmantojot 21. gadsimta mācību tehnoloģijas. Tā kā cilvēki, kuri stāv pie organizācijas, ir filologi, tad mēs veidojam tādu diezgan nopietnu valodu centru ar tādu valodu klāstu kā latviešu valoda, gan krieviski runājošiem, gan angliski runājošiem, angļu valoda. Piedāvājam vairākus kursus, teiksim, balstīt uz mācību tehnoloģiju, bet ar dažādu, kā to teikt, izpildījumu. Ja? Piedāvājam arābu valodas kursus, kas ir neparasti pieprasīti Latvijā šobrīd, spāņu valoda, krievu valoda. Ir perspektīvai domāts arī par citām valodām, jo tad, kad jau ir, teiksim, pati metodika rokā, ja, tad jebkuru tālāku valodu jau var izstrādāt kursu, un teiksim, tas jau kļūst vieglāk. Kāpēc ir jāmācās valodas? Ļoti vienkārši. Jauna valoda, tā ir labākā mūsu personīgā nākotne. Jaunas valodas zināšanas bieži vien dod mums tādas iespējas, par kurām mēs pat nevarējām iedomāties. Mēs esam atvēruši centriņu mazajiem bērniem, pirmskolas vecuma bērniem, un tas saucās Smaidiņš. Un šeit ir iespēja atstāt bērnus pedagogu teiksim, vadībā un uzraudzībā, sākot no 1 stundas nedēļā līdz pat pilnai nedēļai. Ja? Tā tad ir varianti, kā vecākiem ir nepieciešams, un šajās nodarbībās bērni tiešām ļoti daudz dara un mācās atbilstoši savam vecumam, atbilstoši savām spējām, ļoti daudz darbojas ar dabas materiāliem, zīmē, attīsta valodu, jo grupiņās mums nāk bērni ar dažādu dzimto valodu, un ne tikai latviešu un krievu, bet nāk arī teiksim, ir bijuši bērni ar angļu valodu, ar franču valodu, ja, un pedagogi, protams, viņiem ir tie instrumenti, ja, kā viņus visus saliedēt, un lai viņi varētu. Tātad viņi gan mācās kaut kādas praktiskas lietas, gan attīsta savas saskarsmes iemaņas. Мы искали место, чтобы детям было интересно, vietu, kur bērnam būtu interesanti, было внимание к каждому ребенку. Ieraudzījām reklāmu internetā, atnācām, apskatījāmies, un mums iepatikās. Tādēļ arī izvēlējāmies palikt šeit. Мы позвонили, пришли, дети поигрались. Мы увидели, что с детьми действительно здесь и смотрят, и с ними занимаются, и им интересно, игры развивающие, и остановили свой выбор. Skolēniem piedāvājam konsultācijas paralēli tam, ko viņi dara skolā, tātad gatavojas eksāmeniem, viņi mācās. Nevienmēr sekmes ir tik labas, kā gribētos. Kādreiz kaut kādu iemeslu pēc atpaliek, kādreiz ir ambīcijas un vēlmes un prasības pret dzīvi augstāks nekā skolā, teiksim, var apmierināt. Un šie bērni var nākt un jaunieši var nākt pie mums, un tādas konsultācijas kā visās valodās, un konsultācija, visās, ko mēs piedāvājam. Ja? Un matemātikā. Mēs strādājam pēc mācību tehnoloģijas, un mēs izmantojam tādas metodas, kas ir starptautiskā skolas tīklā, ko pazīst kā applied scholastika. Varbūt burtiski dažos vārdos. Ja galvenā ideja šai mācību tehnoloģijai ir, jebkurš cilvēks var apgūt jebko. How do you like this first day? Very good. Very interesting. I've so many words in Latvian, but it's difficult to put them in sentences. So it really helps. Tas viņam ļoti palīdzēs to, ko viņš šodien bija iemācījies.